Šabat šalom visiem. Vēlreiz arī šabat mirs, lai aiziet līdz tiem, kas arī skatīsies tālāk. Šodien gan Toru lasot, gan viss kopā jau būs, bet vienmēr tomēr centīšos arī no sākuma šos vārdus pateikt no Bemidbārtas, tad 4. mūsu grāmata 10. nodaļa, 35. pants. Un 36. ir tad, kad beidz lasīt Toru. Nu, tas daudzreiz aizmirstās. Tātad pirmais. Tas ir precīzākā tulkojumā, tuvākā. Ja. Un bija, kad šķirs devās ceļā, Mošē sacīja: celies tas kungs un izklīdīs tavu ienaidnieku, un beigs tie, kas tevi ienīst no tava vaiga. Amen. Un tas ir tāds, šie divi panti, tad vēl var tā paskaidrot, ka daži uzskata, ka ir 7 mūsu grāmatas, un šitie 2 panti ir tikai līdz tiem ir, un tad šie 2 panti ir jau viena Toras grāmata, jo viņi ir speciāli izdalīti ar apgrieztiem burtiem, tie 2 panti, un tad, nu, tādi skaidrojumi ir. Bet tātad šodien mazlietiņ sākumā par šodien ir tātad 16. Tamuz, ja? Vai 4. mēnesis. Nu, dažādi to vārdu arī saka, to Tamuz, tas ir mēnesis, tas ir atnācis no Bābeles trimdas, ja? Nu, ir, kas saka, nu, tas ir elku dievības vārdā, ja. Nu, mums jau ir, tā iesaukuma cits, kas nav bijis kādu laiku atkal, ja, tad tā paskaidrot, teiksim, to vārdu jēgu. Es tā vienmēr tā liekas. Ebrejiem ir dienu nosaukumu nav. Vienīgi ir šabat, ja? Nu, tā tad miera diena. Ir Jom Rishon, Jom Šenī, 1. diena, 2. diena, 3. diena. Mums, latviešiem, svētdiena, 1. diena, 2. diena, angļiem Sunday, Monday, saules diena, mēnes diena. Ja es tagad, teiksim, latvietim ir tātad pirmdiena ir. Es ar ebreju sarunāju, ko? Tad, kad tiksimies, nedēļas 1. dienā. Vai mēs tiekamies? Ja viņš dzīvo labu laiku Latvijā, tad viņš zinās, kur ir, ja ne. Pēc tam, kas attiekās, tad saka, kā tu neatnāc? Es saku, bet tu jau neatnāc. Tā var arī daudzreiz sacīt, tā ir tā valodu sajaukšana, kas notika Bābeles torņa celtniecības laikā. Bet pirms tam sajauca nevis valodas bija jau pirms tam, bet sajauca izpratni par šīm valodām. Bija tā iekšējo valoda bija vienmēr, bet ārējā jau ir citādāk. Ko es tur pateikšu? Līst, ļoti stipri līst, Santa kādreiz teica, kā bija? Cats and dog. Cats and dog, jā. Kaķi un suņi. Kaķi un suņi. Līst kā kaķi un suņi.
Es teiktu, ko tas nozīmē? Mēs līst kā pa spaiņiem, ja? Nu, nu tas ir tāds, mazliet tāda atkāpīt par tām valodām, ja? Un arī par to Tamuz. Nu, Tamuz it kā ir tas dievs, bet ir tādi ebreji, kas atkal skaidro, nu, mazliet citādāk, kā tur spēks arī tā, ka var sadalīt to vārdu. Un šis 4. mēnešs, tad turpināšu ar to, kad vai 17. Tamuz gavēnis, kas tātad šogad pēc Gregora kalendāra būs rīt. Ir rītā. Ar 17. Tamuz sāks 3 nedēļu periods, kas ebreju tautas vēsturē iezīmēs ar daudzām vajāšanām. Šajā dienā ebreji ietur gavēni. Ja šis datums iekrīt šabatā, tad gavēnis tiek pārcelts uz nākošo dienu. Gavēnis sāks pirms saulēkt un beidzas ar tumsas iestāšanos. 21 dienu starp 17. Tamuz un 9. Au sauc Bein Hametzarim. Nu, šis vārds savienojums ņemts no Jeremijas rauddziesmām. Nu, grūti to ir burtiskāk iztulkot, kā krievu valodā meždu ķesņīnami. Es jau sāku to nelietot vairs vārdu Ēģipt, ja, bet Micraim, tad jau ir citādāk. Micraim tā ir, nu, ļaunuma koncentrāts. Un šeit jau tas pats Meczarim. Starp kaut kādiem ļaunumiem, starp saspiestībām. Tas nav tikai ļaunums vien, bet koncentrāts, bet tā ir arī saspiestība. Nu, pēc tradīcijas tādas dažas tiktos, nevar jau pateikt to datumu, bet ir iestādīts tās tradīcijas, kad Mošē sasīt derības plāksnes šai dienā, kad tas ieraudzīja zelta teļi, ko ebreji bija uztaisījuši tuksnesī Jerušalaim aplenkšanas laikā. Šajā dienā pārtraucās ikdienas upuru, tamid pienešana, jo nebija iespējas nodrošināt upurējumu dzīvnieku piegādi. Un tas liecināja par katastrofas tuvošanos. Trešais ir kas tā kā stāstīts Jeremijahu grāmatā 52. nodaļā. 1. tempļa laikā 4. mēneša 9. dienā, kad Jerušalaim aplenkšanas laikā tika izlausta pilsētas aizsarga siena un ienaidnieks ielauzās pilsētā. Tad bija 9. dienā. 2. tempļa laikā tas notika 17. tamuzā. Tātad, nu, to es varbūt tur tā šobrīd tālāk ja kādam pēc tam vēl interesē, par to varēsim paskatīties, bet iesim, varēšu vēl paturpināt, jo tas mums jau ir bijis vairākas reizes. Un tātad šīs dienas Toras stundu sauc Balak, bet galvenā darbojošās persona faktiski ir Bilam. Redziet, es kā rakstīt, tad ir uzliek uz A burtu virsū, nu, lai būtu precīzāk. Es saku, es cenšos vairs vārdus, nu, nelatviskot. Nu, uzsvaru zīmi, kā jāuzliek.
Citādi var izlasīt arī Bilam. Bils tur bija, ja. Bet te Bilam, uzsvars uz A, tā būtu. Un kur par viņu ir rakstīts, tātad vispirms jaunajā grāmatā, jaunā derība. Bet es mazliet lai nebūtu pilnīgi no konteksta izraukts, 2. Pētera, 2. nodaļa, 12 līdz 16. Viņi kā neprātīgi dzīvnieki, kāds pēc savas dabas, tas ir par cilvēkiem, atkritējiem, ja? Vai neticīgajiem, ja tā varētu teikt. To varbūt, es domāju, lasījuši jau visi esat. Viņi kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas radīti satvēršanai un nokaušanai, tāpat kā šie ies bojā, tāpēc, ka tie zaimo to, ko tie nepazīst. Saņemdam netaisnības augu, salds prieks tiem šķiet baudu dzīvi. Viņi ir kauna traipi savā viltībā, mīlodamies kopā ar jums. Tad viņi ir kopā tad iznāk kopienā, draudzē. Viņu acis ir vērsts tikai uz laulības pārkāpēju un augst grēka. Tie vilini un nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā. Tie lāstam pakļauti. Tātad šeit ir atkal pieminēts tas lāstam pakļaut. Tos tāds Bilam varēja nolaudēt, teiksim tā, jā. Atstādam taisno ceļu, tie nomaldījušies sekodam Bilam, Beora dēlam, kas dzinās pēc netaisnās algas, bet saņēma pamācību par savu pārkāpumu. Bezvalodas lops, sākdams runāt cilvēku valodā, aizkavēja praviešu neprātīgo nodomu. Tad tas ir viens no tādiem tādām vietām, kur ir pieminēts šis Bilam, arī grāmatā Jaunā derība. Izteiksim tevi šobrīd ar to tikai, kur tas ir pieminēts. Jo tas jaunā derībā, mēs faktiski neko jaunu, labu par Bilamu neatrodam. Atklāsmes grāmata 2.14. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži, šeit ir tas interesants tas vārds, Balaam mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Izrēla dēlu vidū, ēst alku kupurs un piekopt netiklību. Tātad šeit, tā ir atkal tāda netiklība, tā izpaužas ar ne tikai šī seksuālā netiklība, bet netiklība ar citu dievu, ar citu dievu. Un tas šī semantiskā nozīme arī vārdām Bilam, to var tulkot arī kā Balaam. Un šeit ir tas, it kā tur nav divi šie ainburti oriģinālā, bet ebreji arī tā sadala, bet latviešu valodas atklāsmes grāmatā ir ar diviem A. Balaam
Tas ir aprija tautu. Varētu teikt, tautu aprijējis. Ar muti viņš var nolādēt, uzliet lāstu un aprīt tautu. Nu, un vēl viens variants ir bliam, bez tautas. Nu, tad turpināšu daļēji ar Šterna komentāru par šo. Balaam mācību, kaut arī Dievs neatļauj Bilamam darīt to, kādēļ viņu nolīga Balaks nolādēt Izraelu, tomēr vēlāk Bilam pilnībā atlīdzinājis zaudējumu vilšanos, piedzīvojot, jo moāviešu ķēniņi piedzīvojušam moāviešu ķēniņam dodams padomu par sievām, kā rakstīts. Tas ir Bemidbar 31.16. Viņas bija pēc Biljāma padomu kļuvušas par iemeslu tam, ka Izraēla dēls sacēlās pret to kungu Peora dēļ, tādēļ nāca mocība pār tā kunga draudzi. Viņus taču bija, tas ir latviešu valodas brīvbelēm, tuvāk oriģinālam, viņus taču bija priekš Izraēla dēliem pēc Bilam vārda par nodevību tam kungam, Peora lietā. Bija mēris tā kunga kopienā. Tur ir tāds interesanti vēl viņi par to vēl, par to Izraelu, to netiklību stāstīts arī šajā Toras stundā. Nu, un Bilam, tā nav tikai kaut kā tāda mistiska persona, kas it kā tikai Torā ir, kā daži saka, Tora tā ir mācību grāmata tikai, bet ir arī arheoloģiski izrakumi, kuros ir atrast, par viņu raksti vai darbu, kā varētu teikt. Tur no Aleksandra Blenda, ko viņš reiz rakstījis, kad Balaks redz visus šos notikumus, un tas viņu ļoti biedē. Rakstu viņu sauc vienkārši Balak Cipor dēls. Kas šeit īpaši? Parasti tad, kad parādās kāds speciāls ķēniņš, viņu sauc par ķēniņu. Ierasti būtu sacīts Balak Moāva ķēniņš, bet tādēļ, ka Balak ir izbijies, nobijies, viņš ir tādā stāvoklī, ka vispār nav ķēniņš. Un tā izbiedētais ķēniņš vēršas pie praviešu. Lūdzu, Bilam par naudu nolādēt Izraēla tautu. Nu, uzmanīgi palūkosimies uz šo cilvēku, kur sauc Bilam. 1967. gadā arheologi veicot izrakumus atrada dažas akmens plāksnes ar uzrakstiem, kas slavināja Bilam darbus. Šādas plāksnes atrada Jūdejas tuksnesī un pašos zemļos pie robežas, pie Golāna augstieniem. Šis cilvēks nebija vienkārši kaut kāds mazs pravietis, vietējais šamans, bet tajos laikos bija plaši pazīstams. Rakstos mēs arī redzam, ka tas nav viltus pravietis. Mēs redzam, ka viņam atklājas pats visaugstais. Tātad viņš ir pravietis,
kuram ir saikne ar pašu Dievu. Ebreju tradīcija saka, ka nebija Izrēlā tāda pravieša kā Mošē. To saista ar Dvarim 34:10 sacīto. Tāds pravietis Izrēlā vairs necēlās kā Mošē. Izrēlā nebija, bet citās tautās bija. Tas bija Bilam. Un pirms Toras tālāk skatīsimies. Kāds komentārs arī. Mēs varam būt šajā pasaulē gan Avraham mācekļi, gan Bilam. Abi runā to, ko saka Dievs. Tora ir rakstīta priekš mums, un šajā pasaulē tā realizējas caur mums. Vai nu mēs esam partneri, tas ir gudri vai muļķi. Un šī, kā saka, abi runā to, ko saka Dievs, bet, man šiem komentāram liekas vēl tāda papildus. Var dažādi paskaidrot to, ko Dievs runā, ko tad saka, jo šie vārdi, kas ir, tie ir pierakstīti. Un tad, ja es sāku kaut ko ne tā saprast vai lasu bez paskaidrojumiem, bez komentāriem, tad es varu izlasīt citādāk. Tur tāds piemērs bija, ko Aleks reiz sacīja. Viņš gaida audienci pie galvenā rabīna. Sēd koridorā, un tas rabīns iznāk, kur viņam jāiet ir, nezinu, aiziet, vai varbūt kāda darīšana, un viņš tulītās atnāks apakaļ. Un Aleks lasa Ješajahu. Tas ir Jesajas grāmata. Tas rabīns, tas saka, ko tu lasi? Ješajahu. Nelasi bez komentāriem. Kļūst par kristieti. Tas ir kļūst par kristieti, tas ivritā tas atkal skan citādāk. Kļūst par nocrim, nācerieti, ja. Atkal ir šī problēma, teiksim, bet Aleks, viņš jau runāja tā, lai vairāk citi saprastu to, viņš šo grieķisko to vārdu pielietoja. Nevis kā mešihīm, tad kļūsi par mesiānisko, ja, bet par kristieti, un tas jau ir grieķiskotais vārds. Tātad, lai nebūtu par muļķiem, ja, tad kā tālāk šajā komentārā, Tora rakstīta ar burtiem, kas sastāda vārdus. Lasot, mēs neredzam burtus, bet redzam vārdus, aiz kuriem saskatām to būtību. Mēs neredzam burtus, bet būtību. Mums jāmācās no citiem, par kuriem rakstīts Torā. Vai nu mēs lasām, vai arī esam tie burti, caur kurām mācās gudrie. Nebūsim tie burti, kas parāda to būtību, no kuras mācās citi. Varbūt savienots pat ar visaugsto, un tomēr ēzeliem. Tā ir mūsu izvēle. Kā Biljāmam, Bilam, man arī vēl, Bilam, šī ēzeliena nejau nokrita ga zem, un šī saka, tad tas dialogs, tas ar tāds midrašs, un neiet tālāk. Un viņš saka, ja tu neies tālāk, tad es, tā kā ēzeliena šajā vietā runā,
ja ne dies tālāk, es tevi ar zobenu nokaušu. Un tas atbild, kā tu ar muti gribi vesels tautas iznīcināt un vien tavai ēzelienai tev zobenu vajag. Tad atkal. Un ir tur dažādas tie komentāri, ne, ka tas Bilams, viņš nebija pravietis, kā tādā veidā arī citi tā saka, jo viņam parādījās, Dievs viņš redzēja, tāpat kā ar Elijas māceklis, tas bija Ļankau, kas lūdz Dievu atvērt šī puiša acis, un tas atvēra acis un redzēja ties kalnu pilnu ugunīgu zirgu. Bet viņš nebija pravietis. Nu, vēl jāpiebilst, ja to jau es mazliet piebildu, ka viens un tos pašus vārdus var izmantot dažādiem mērķiem. Kā saprotam Biljām vārdus, Bilam vārdus, ja. Redzi, tauta, kas dzīvo savu un kas tautām nav ieskaitām. Un kā līdzīgs ir Hamana vārdus. Ir kāda tauta, kas ir izkaisīta un izklīdināta starp citām visas tavas valsts zemēs. Jā, un šo tautu tātad šis Hitlers, nacisti gribēja iznīcināt. Nu pat bija atkārtojumā atkal filmu, varbūt kāds skatījās vēl to Šindlera sarakstu, kur viņš tas tā interesanti, šis karš beidzās, vācieši ir uzvarēti, un viņš saka, jūs esat brīvi, un visi tie apsargi, kas ir, nu tas man dar tā iespiedē atmiņā, jo tas bija Čehijā, Čehoslovākijā, tā. Es nezinu, jā, no pilsētu nav svarīgi, neatcerēsimies tāpat. Viņš saka tiem, es zinu, ka jums pavēle bija iznīcināt šos te nometni. Te viņi ir. Jums ir izvēle, vai doties mājās pie saviem sievām, dēliem, meitām ar tīru sirdsapziņu vai atgriezties kā slepkavs. Kam? Vāciešiem? Tie, kas apsargāja. Nu kā, teiksim, mums jau arī taču bija, es domāju, tie nevis vācietis, varbūt, ka kāds vācietis arī tur. Čehi? Es domāju, ka tie ir čehi, kas bija. Nu, tāpat kā mums taču SS vienības arī bija tie latvieši. SS vienības, kas latviešus un latvieši arī lika pie visādiem tādās vietās, bet tie, kas gāja šajos leģionāros, Latvijas leģionāros, tie taču viņi ļoti daudz gāja labprātīgi un to darīja, tāpēc, kad viņi bija piedzīvojuši 41. gada izsūtījums un viss šīs slepkavības, kas notika te. Tagad to visu pārgriež otrādi. Nu, es tā mazliet varbūt arī atkāpjos no tā, bet tas jau nav varbūt tik svarīgi. Man bija tāda saruna ar vienu ticības māsu no Kazahstānas, caur Skype toreiz.
Un viņi man to uzprasīja. Jums tur būs leģionāru gājiens, šo fašistu gājiens un tā tālāk. Tas ir to, ko viņai pasniedz. Un tad es sāku stāstīt, kā tas bija. Kas bija. Saku, mans ops muka no krieviem. Tas ir humors. Viņš pārlec pāri pa žoga, tur ir saimnieks ebrejs. Tas sauc zāgļi. Viņš no krūma klus. Tas, tev meklē un paslēp tas ebrejs. Man bija no krieviem toreiz. No Vācu armijas ienāca vācieši. Nebija viņiem, kur paslēpties nevarēja, bet karot viņš negāja, viņš pieteicās, varēja toreiz ebreju geto pat uzraugu. Un tad viņš tur bija kā uzraugs. Varbūt tajā arī Šindlera sarakstā tādu pašu bija šie čehi, kas tur bija. Varbūt starp viņiem vācieši arī bija, bet ja kāds jau 1., 2., 3. aizgāja, tas vācietis arī nepalika. Kur, ja arī viņam bija šis antisemītisms iekšā un visi, un vienkārši viņi nevarēja no tā izvairīties. Un mans ops arī tāpat tās veda mājās un nezinu, kā to varēja izdarīt un rīkoja ar šo ebreju ieslodzītajiem tikšanos, vairākas tikšanās. Man bija tāds pārdoms pēc tam. Ir šie uzvaras svētki 9. Un viens pazīstams krievu tautības, viņš teica, s praznikam pabiedi. Un tad ir šīs divas ebrejas, kas vēl bija dzīvi koncentrācijas nometnēs vai kaut kur visu šajos, viņas atbrīvoja. Jā, kas atbrīvoja? Jā, mēs tā sakam, Krievu armija. Bet agrāk ne 9. mājā. 9. mājas bija tā, ka valdi nošāva tēvu Krievu armijas karavīri ienāca. Nē, jā, tas ir, es vispār, ne jau tajā brīdī taisni, jo tiesa nebija, jau viņas izmeklēja, pēc tam vēl taču ilgi šie ir un cits tur sēdēja un cits vajāja un vēl vēlāk tas viss bija, bet tā viss, es tikai par to ideju, kā tas ir. Tie bija, tai brīdī bija uzvara manam vectēvam, pēc kāda laika, protams, bija tiesa, 25 gadu Sibīrijas. Kādas šīs divas uzvaras, nianses, deklarācijas, kas ko uzvarēja un ko panāca ar šo uzvaru. Tā arī šeit faktiski ir šis Balaks, ko viņš uztraucās. Varbūt mazlietiņ izlasīsim to, tātad visu mēs neizlasīsim, bet, kā es teicu arī, kad viņš neko nerunāja, ko viņam nelika mutē, tas kungs, ko neielika. Tāpēc arī te liturģijā gan ebreji, gan arī mēs, kad lasam šos vārdus, Māta o ohalehā, miško neteha Israēlu. Nē, tas nebija tas. Nē, tas ir, jā. Cik jauks ir tavs teltis, Mātavu, labas, tavas teltis, Jākob. Un tos Biljāns saka, kas ir? Par Mašiahu. Par Mašiahu tas arī ir. Tas ir jau
atsevišķi tur vajadzētu jau, nu, mazliet garāk, bet no sākuma pa to sākumu. Varbūt tu pamažījāk pēc tam, kā, jo es palasīju, ko es jau biju reiz rakstījis, nu šajā, kas bija tas, ko tad, kad es, nu kopā ar Agri Iesalnieku, kad mēs ņēmām, jo viņš man daļēji tā, var teikt, tā kā piespieda, lai es lieku tur rakstus iekšā. Nu, tas bija svētīgi. Tas bija labi. Un arī tur viņa grāmatas rediģēta to ivritu, nu mazliet labāk es to ivritu zināju, varbūt viņam nebija tik daudz tā laika, bet tad arī es liku šos rakstus iekšā, nu tagad arī viņi ir tai grāmatā, Iesalnieku grāmatās, ko beidzamo, ko viņš izdeva, mūžību cilvēku sirdī, ja. Tur arī ir 60 lapus, ir šiem mašjahu, 100 vārdi, ja. Un tas ir, un viens no tiem ir šī rīta zvaigzne. Bet, nu, par to mazlietiņ vēlāk, tas cits pravietojums. Tur ir vairāk, tas ļoti ilgu laiku aizņemt. Un tie vēl nav, nu, es jau tagad katru gadu mazliet vairāk precizēju. Un vēl pielieku klāt otru to krievu valodas tulkojumu, jo tad, kad brauc uz, vai pie mums te atbrauc kādu, kas latviešu valodu nesaprot, teiksim, no Lietuvas vai citurienes, nu tad vienu cilvēku dēļ mēs runāja krieviski, krievu valodā. Nu, tur arī es tagad atkal atkāpjos tāds piemērs no uz ielas. Nu, ar man pazīstams sarunājas ar kādu svešu vīrieti, un es redzu, nu tas ir krievu tautības, bet viņi runā latviski sarunājas. Nu, bet, nu, es jau jūtu, tas tāds pa pusē krieviski, tur tad lauzītā valodā, es saku krievu valodā runāt ar to vīrieti. Viņš saka, es krievu valodu nesaprotu, runā latviski, krievu tautības. Nu, iedzērs gan viņš bija, to tad, es jau nezinu, nebija jau galīgi pilnā, bet, nu, tāds kā iedzērs bija, to varēja manīt. Un viņš man uzdod tādu jautājumu, vai tu ietu karot par Latviju ar automātu rokā? Nu, man nebija ko atbildēt, nu, ka, tik daudz gadu jau, vai es armijā neņems, nav tā kā tajā Džimlai Rūdi, jā, tā filmu kupī. Tā kā, un viņš tad turpina, es ietu, vienalga, kas uzbruktu, šī Latvija, šī ir arī mana dzimtene, te es esmu dzimis un uzaudzis, un iešu. Un es krievu valodā, kāpēc tad gribēju runāt, tāpēc, ka lietuvieši atkal nesaprot latviešu valodu. Bet mūsu šī krievu valoda ir tas savienojies kā tā starpvaloda, abas divas. Nu, viņš te runā kādu brīdi, cik saprot, tad nāk sieva.
Sieva saka, pašļi domāju, uzreiz saprat krievu. Abi saprot gan. Tā kā ir dažādi šie cilvēki. Protams, ir bijuši visādi, ir arī citādāk, kas ir kādreiz man ir sacījuši, es jau krievu laikā. Говори по-человечески, я вашего собачьего не понимаю. Tā kā nav visi vienādi un vienādi šīs vienādības zīmes nevar likt. Tas ir krievs, tātad tagad rašists, ja. Tas ir vācietis, tātad fašists, ja. Vai arī pat arābs. Un tā tālāk. Nu, nevar tādas vienādības zīmes likt, ja. Bija kāds Rabīns Finkeļs, nu viņš nevis bija, viņš ir, viņš vēl tagad joprojām. Un viņš ļoti daudz uzstājās par tiem, ka tie tur ir. Man liekas, ka arī par latviešiem, kad ir šāvuši ebrejus. Nu, ir jau pat dziesma tāda, jā. Tas vārds es neatkārtošu. Nu, es viņām uzrakstīju komentārā, bet kas tad tie bija? Kas te bija tā kā Sadols, kas arī glābi ebrejus, un te Lipke. Nu, viņš atbildēja, katrā tautā ir taisnība. Tad nav. Tad vienmēr vajag to tādu, arī tā atcerēties, ka nedrīkst likt šīs vienādības zīmes. Pēc tautības. Jā, pēc tautības. Tātad ieraudzīja, es vai otrais vai neizlasīšu, un ieraudzīja Balak, Cipora dēls visu to, ko darījis Emorešiem. Un izbijās Moabu šīs tautas priekšā, jo daudzskaitlīgi tā. Jo tur ir tāds daudzskaitlīgs viņš, tas ir kā viens, un apriebās Moabam dzīvu Izraēla dēlu priekšā. Un apriebās var izlasīt arī vai kāds un pamodās. Tātad tāda sakarība pamodās, pēkšņi pamostās. Nu, kā šobrīd, ja, tad tas ir vispār, ja kaut kāds pamostās. Nu, kā pamostās Irāna, kas ir 1500 kilometri no Izraēlas. Uzlido šauj raķetes. Tur taču arī ir kaut kas robežas pat nav tūmā. Tātad 4. Un sacīja Moabu Midjan vecajiem, tagad noēdīs šis pūlis, vai kā kopieni, ja, tas ir pūlis kahai. Orda. Kā vērsis noēd lauka zaļumu, bet Balaku, Cipora dēls, Moabu ķēniņš tajā laikā. Un tas sūtīja vēstniešu pie Bilam, Beor dēlu, uz Petoru, kas iznāk, kas pie upes, viņa tautas dēlu zemē, lai viņi aicinātu sakot, lūk, tauta iznākusi no Ēģiptes, lūk, apklāja zemes aci, un tā sēd man pretīm, apmetusies. Nu, tad, apmetusies man pretīm, varētu teikt. Un tagad nāc, lūdzams, nolāda man šo tautu, jo varenāk tā par mani. Nu, tur atkal daudz tāds skaidrojums ir vēl
Bet tāds šobrīd vēl var saīsināt, kad par to, kad šī iznākusi, kā var izmainīt vārdus. Balaku, ja, tātad 10. pants, varbūt tā. Astoto pantu es tagad lasīšu, 8. Un tas sacīja viņiem, es izlaižu daļu. Nakšņojiet šeit šo nakti un atgriezīšu jums vārdu, kā runās tas kungs uz mani. Un palika Moabu kņazi ar Bilām. Un atnāca Dievs pie Bilām un sacīja, kas tie par ļaudīm ar tevi. Viņam interesē, tā kā Dievs pats nezinātu, kas tie tādi ir. Bet ir vajadzīga šī cilvēku atbilde, ko viņš saka. Un sacīja Bilāms Dievam. Balaku, Cipora dēls, Moabu ķēniņš sūtīja tos pie manis. Un lūk, šī tauta iznāk no Ēģiptes, Micraim, tomēr būtu, un apklājusi zemes aci. Tagad nāc, nolādi man to, varbūt spēšu karot pret to un padzīšu to. Viņš izmaina tikai vienu vārdu. Balaks sacīja, tauta iznākusi, ar te viņš Dievam saka, tauta iznāk. Kāda tur starpība liekas, ja? Jā, nav izgājis. Ebreji gudrie no šī arī saka, mēs katru dienu izejam no Ēģiptes. Micraim tas būtu no šī, kā var arī izlasīt, ka ļaunuma koncentrāts, katru dienu mēs izejam no tā. Un tā ir jau Šauls vai Pāvils saka, Pāvils sauc arī Šauls, ja. Mans vecais cilvēks mirst, tad ārējais cilvēks mana miesa mirst, bet, es precīzi neatcerējos, ja, bet iekšējais atjaunojas dienu no dienas. Tas nav tāda, kā viena tāda, tikai tāda akcija, ja? Tagad iziešu no šī nama, viss līdz ar to beidzās, es esmu te izgājis. Izies no valsts, viss beidzas ar to. Nav. Iznāk, jāiznāk katru dienu. Un ebreju tradīciju izīšana no Ēģiptes, no Micraim ir svarīgākais punkts. Tas nav vienkārši vēsturisks notikums, vienkārši pirmais migrācijas vilnis, bet iziešana no verdzības brīvībā. Turklāt ne tik vien no fiziskās verdzības. Tad tas, domāju, arī tā var par to un vēl mazliet pielikt par šo, ko tad atklāsmes grāmatā, tas ir grāmatā Jaunā derība, mēs lasām tikai tādu, sliktu par Biljām, bet vienu lietu mēs no viņa
gan varam mācīties. 22:18. Tomēr vienu lietu no viņu mēs gan varam mācīties. Tā. Ja dos man Balaku pilnu savu namu, sudrabu un zeltu, nespējuši pārkāpt tā kunga, sava dieva, to muti, darot mazo vai lielo. Šeit viņš sauc dieva, tā kunga, sava dieva, tas kungs. Tātad viņš zina gan vārdu, gan to, ka tas ir Dievs, Elohim. Jod hei vau hei, tas, ko ebreji tātad neizrunā, un nevarēšu, un viņš latviešu valodas bībelē, vai man nav jārunā tikai tas, ko tas kungs manā mutē licis runāt. Nespējuši pārkāpt tā kunga muti, un lai darītu labu vai ļaunu. Nespēs pārkāpt. Viņš nevarēs pārkāpt. To, ko sacīs, viņš arī izpilda. Viņš nekas, tāpēc arī vēl tāds dažs. Es ceru, ka jūs esat jau arī vairākas reizes, ja mēs šo apskatāmies, aplūkojam to, bet šos dažus pants vēl, jā. Tas jau ir nākošais pēc šiem pravietojumiem. Un atnāca Dievs pie Bilam naktī un sacīja viņam: ja pasaukt tevi nākušie jaudi, ceļies, ej ar viņiem, bet tikai to vārdu, ko es teikšu tev, to dari. Un piecēlās Bilam no rīta un apsviedloja to savu ezeru lieni un gāja ar Moabu kņaziem. Par Toras vārdiem celies un ej ar viņiem, Midrišā sacīts, ka no šiem vārdiem mēs mācāmies, ka pa to ceļu, kuru cilvēks vēlas iet, viņu arī ved. Svētais, lai viņš svētīts, sacīja Bilam: es nevēlos pat negodīgi cilvēku bojāēju, bet ja tu pats tiecies pēc bojāējas, tad celies un ej ar viņiem. Un grāmatā Zohar skaidros, ka visaugstais atļāva Bilam iet, jo redzēja, ka tas cenšas izpildīt ķēdieņu Balaku lūgumu. Tādā veidā secinot, ka tad, ja negodīgais vēlas pārkāpt Dievu gribu, tad viņam tiek dot tāda iespēja. Jo katram cilvēkam ir brīvība izvēlēties. Šeit vienā brīdī liekas, ja, tev aicina. Labi, es atļauju, ej. Bet reiz jau teicu, ka neiet. Šeit, bet es ļoti vēros. Tad ej. Un iedegās Dieva dusmas, ka gāja viņš, un nostājās tā kunga eņģelis. Šeit ir tā kunga eņģelis Malach. Ceļā par pretinieku. Le Satan, traucēkļi viņai. No šī arī ir cēlies, teiksim, vārds Satan. Le Satan, bet tas ir tā kunga eņģelis. Daudzreiz esmu ir bijis tādi gadījumi, kur tādi, to draudz sākumu, kas vēl bija, arī nāca tādi cilvēki un lūkšanās pilnīga kājas piesperšana. Sātana atkāpies. Kā zina, ka tas sātans, viņam tas liekas par pretinieku, bet tas
pretī tā kunga eņģelis ir. Viņš tam sauc, Sātana atkāpies. Un ieraudzīja ēzlienu to tā kunga eņģeli stāvam uz ceļa un atkaļināts zobens viņa rokā. Un nogriezies ēzlienu no ceļa un gāja pa lauku un sita Bilam to ēzeli, lai to atgriezt uz ceļa. Tā kunga eņģelis nostājās viņam ceļā, tātad Lesatan. Kurā pantā tas Satan ir? 23. Pantā. Tā kunga eņģelis stāv uz ceļa. Nu, tur tieši ir šis, tur nav, 22. ir pas Lesatan. Стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Nu jā. Tāds stulkojums, jā, bet, Ir, ja tas ir par traucēkli, vai arī, attiecinot katrs uz sevi, teiksim, ja, es uz sevi attiecināt. Reizēm nav tādi gadījumi bijuši. Nu, es tā ļoti gribu iet, un tad man nostājas tā kunga eņģelis priekšā. Nu, es viņu neredzu, bet es jūtu, nevajag iet. Nu, kāds muļķības, ko tu te izdomā? Ej, un viss aiziet. Un, lai to apstiprinātu vai kaut ko citu, tev tu Sātana atkāpies. Un Sātana tā kunga eņģelis atkāpjas. Tad ej, tur, ko tu esi nolēmis. Ej par to ceļu. Un tā ir šeit vairākas reizes ir par to. Jā, interesanti, ka tā pārtulkojuši šeit ангел Господень, nu tur ir Bederek Lesatan, jā, nu, kad Lesatan, Bederek Lesatan. Tur ir Malach, Malach, tiešām? Jā. 22. Malach Adonai Bederek Lesatan. Uz ceļa, kā pretinieks. Nu jā, tur iztulko tikai to vienu nozīmi, jā, kā pretinieks. Bet krieviski tur neparādās tāds. И ангел Господень преградил ему дорогу. Nu, bet kā pretinieks, jā, kā pretinieks. Nu, ja tieši to precīzi, un tādas ir daudz vietas arī, teiksim, tas, pa to ēzelienu domā, kādai tieši ēzelienu Bilam bija, nezinu. Parasti bija teikts ēzels tā ir matērija. Tas jau praviešu tā kā pārvietošanās līdzeklis. Nu jā, bet arī, ja šo iejās uz ēzeļu mācu kumeļu, ja, tad uz ēzeļu hamoru, kā šajās līdzībās saka, ja, kad tas ir apsadļojis savu materiālo dabu, hamoru. Hamor ēzelis, homer matērija, rakst vienādi, tikai, ja nezinu, kā teikt, nelas kontekstā, tad dažādi var šo visu paskatīties uz to visu. Jo tur šodien jau ir ļoti daudz, ko runāt, tie visi biljoni pravietojumi ir,
Un tur varbūt Dzintas vēl papildinās. Tagad, jo tas ir, es jau pārlekšu tagad atkal it kā pie citas tēmas, jā. Un tur mazlietiņi tādus atkal šos dažādās izpratnes arī par vārdiem, jā. Tas man te nav, viss man nav pierakstīts, man kaut kas te ir tad, es no galvas pateikšu, jā. Šis ir no Bilam pravietojuma. 24. nodaļa, 17. pants. Arī tos komentārus es arī, jo tur ir divi dažādi tie komentāri. Vienīgi no grāmatas Jaunās derības, kas ir rakstīts, tur papildināt, jā. Es viņu redzu, bet ne tagad. Es viņu novēroju, bet ne tuvumā. Zvaigzne ņems sev ceļu no Jākovu un no Izraela celsies scepters. Zvaigzne. Atklāsmes grāmatā 22.16. Es esmu Dāvida sakno dzimums, spožā rīksta zvaigzne. Kohav Ašahar. 2. Pētera 1.19. Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi to vērā ņemdam kā svets, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlaiks jūsu sirdīs. Rīta zvaigzne. Redziet, ja to las latīņu valodā, rīta zvaigzne Lucifer. Pēc tradīcijas kristiešu, kas ir Lucifer? Šeit Lucifer pielīdzina Sātanam. Šeit latīņu valodā ir rakstīts. Ja es tos vārdus aizvietoju ar tiem latīņu valodas vārdiem, jā, tad visa šī praviešu vārds kā svece, tas ir manī spīd, tumšā vietā viss izgaismojam, līdz kamēr uzausīs Lucifer manā sirdī. Bet no latīņu valodas atkal šo nepārtulko, un arī citā vietā ir vēl tās vietas ir, kur viņš minēts ir kā Lucifer. Un tā kāds vēl te šausminājās, kaut kur bija. Es cik kādu komentāru ierasīju. Tur Romas pāvests nosauc Kristu vai Mašjahu par Luciferu. Kurš nezina šos vārdus, ja? Un tad šo vārdu sajaukšanu dažādajās liturģijās, tad iznāk, kā tad manā sirdī Lucifers? Kas par muļķībām? Žanna varbūt zina vairāk no latīņu valodu. Mēs jau tik tā arī ir taču Lucija, arī Skandināvija, ja? Tas ir nozīmē gaisma. Lūks tas ir gaisma apgaismojums. Lucifer tad gaisma. Jā, bet tas ir tas uzreiz šī izpratne, kāda paliek izpratne. Ir reiz kāds kristietis arī satiek tādu vienu. Satikuši tirgu, vienkārši satiku tur kādreiz, bet zinu, ka viņš pie tur iesaulnieku nāca un viss.
Un es viņam tā mazliet sāku stāstīt, kas es esmu. Jā, interesna. Un tad, kad sāk runāt kaut ko citu par svētkiem vai kaut ko, eteņģamiņā, tas nav priekš manis. Apgriezās un aizgāja. Viss ir, cilvēkam ir iekšā šī, kā teikt, šī tā ticības apliecība, ko viņam tajā baznīcā iemāca, viņa draudzē, kas tur ir. Kad es izgāju arī,